Esiet sveicināti raidījuma ciklā Vētījums dziesmu svētki. Raidām katru svētdienu 16. no Mežaparka Sidraba birzes. Skatāmi esam mūsu mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Raidījums vadīšu es, Mārtiņš Klišāns, raidījums tapis ar Rīgas domes atbalstu. Labdien, cienījamie skatītāji! Mēs, kā jau ierasts, esam Mežaparka Sidraba birzī un ir kārtējā reize raidījumam Vētījums dziesmu svētki. Pie mums šodien ciemojas Inguna Rubina, Ogres novada kultūras centra sieviešu kora dziedātāja ar 25 gadu stāžu. Sieviešu koras Rasa. Ikdienas profesionālā darbība saistīta ar finansēm, biznesa datu analītiķis starptautiskā uzņēmuma. Andis Ozoliņš, vīru kora Gaudeamus dziedātājs, kora prezidents, biedrības Gaudeamus valdes priekšsēdētājs, dzīvē ķīmiķis, tehnologs. Un Mārtiņš Staķis, Rīgas domes deputāts, kora pasaulē dibinātājs un kopš 2009. gada dzied korī un ir arī uzņēmējs. Šajā korī no 2009. Jā. Tā, mums jau kā ierasts arī tas jautājuma loks ir tāds, ko mēs apspriežam katru reizi un iesākam mēs ar vienu tēmu. Es gribētu, ka jūs katrs mazliet atskatāties uz šīs vasaras lielo notikumu uz svētkiem un pastāstat, kādas jūsos rodas sajūtas, kāda ir svētku pēcgarša. Mums būs jādalās ar mikrofonu, ja kāds ir gatavs sākt, es varu izsolīt. Dāma, vaigā Mārtiņam. Es reiz atvainojos, jo es nespēju dalīties ar emocijām, bet cik es biju daļa no organizatoriskās puses, tāpēc es diezgan racionāli tās lietas visas vērtēju. Manuprāt, organizatoriskā viedokļa izdevās patiešām lieliski, jo es vienkārši zinu, cik daudz darba tajā tikt ielikts iekšā, un būsim godīgi, tāds īpaši nekās lielu tādu problēmu jau nebija. Man liekas, ka arī no programmas viedokļa tas bija ļoti intensīva nedēļa visiem, kam bija vēlme un gribēšana šo nedēļu pavadīt tikai un vienīgi šajās noskaņās, bija, man liekas, visas iespējas. Man mazliet vienmēr smieka nāk par tām problēmām, kuras izceļ dziesmu sākos, un kuram tur, liekas, ka biļešu tur tā pieejamība ir problēma, kam ar ēdināšanu, kam ar, nezinu, kā gājienas nav bijis laikā, tad, es esmu pārliecināts, ka šādas problēmas bija un būs. Un par tām man tikai divas lietas sakāmas ir, man viena no tām ir tā, ka es vienkārši cerēs domāju, ja tiem pirmo dziesmu svētku dalībniekiem, kur 5 dienas ar kājām gāja uz Rīgu, ja viņi dzirdētu, par ko mēs sūdzamies 2023. gadā, viņi droši vien smitos mums vēdars turēdami, jo būtībā patiešām tik lielu cilvēku skaitu paēdināt un pārdot biļetes, kur pieprasījums lielāks nekā piedāvājums, un visā citā tas nav vienkārši uzdevums. Jāsaka godīgi, kā dziedātājs, man bija tā iespēja izbaudīt visu no nedēļu, tā teikt, brīvam no daudziem pienākumiem. Un jāsaka, tik intensīvas dziesmu sākas, laikam neatceros. Mūsu koriem paveicās ar to, ka mēs bijām, tā teikt, ar pilnu krūtu tur iekšā no dziesmu kariem un atklāšanas koncertu, kur mēs uzstājāmies beidzot ar visiem diviem ģenerāla mēģinājumiem, abiem lielajiem koncertiem. Man personīgi šī spēka pietrūka. Tas tajā brīdī likās problēma, bet, protams, šobrīd šķiet, būtu vēlreiz, būtu tikai priecīgs, ka bija negulētās naktis. Jā. Nē, būsim godīgi, arī tie pēdējie jau koncerti bija tādi, ka jau balss jau mazliet sēdās nosacīt, nezinu, vai to varēja dzirdēja klausītāji, bet man šķiet, ka varbūt ne tā, ka bija tik intensīva tā programma un tik daudz koncertu, ka tas varbūt tādai neprofesionālai balsī bija varbūt nedaudz pa lielu pārbaudījums. Bet visā citādi, man liekas, tie ir, es saviem svēkiem tikai var likt lielu pluszīmi. Jā, arī paužot ne tikai savu, bet arī mana sieviešu kora Rasa dāmu viedokli, tā pēcgarša ir ļoti, ļoti laba. Svētki vienmēr iedod lielu tādu pacēlumu, ne tikai kordziedāšanai, bet arī tādai nacionālajai pašapziņai. Un arī kordziedāšanai, protams. Mūsu kopīgas viedoklis ir, ka mūsu īpašais brīdis bija tīrums koncerts. Ne tikai tāpēc, ka viņš bija pirmais, bet dēļ programmas, arī dēļ kādiem izaicinājumiem, dēļ jaundarbiem, dēļ dzīviem koncertu vadītājiem,
man pašai, tur, kur es stāvēju pie altiem, man drusciņi pietrūka, ka es nedzirdēju visu, kas tiek teikts, bet tas ir tehniski, tas nav, tas tāda, meitene savukārt soprānu galā visu bija dzirdējuši lieliski, un viņas man vēl šodien dalījās. Es tā pārjautāju, lai nav tikai mans viedoklis, cik viņām tas ir bijis, kā viņas cik augstu to novērtē, ka vēl tagad to atceroties ir ļoti emocionāli, un tā koncerta īpašais brīdis bija himna, tieši šī te interpretācija, kura tas emocionāli bija, neizsakām. Tāds, man liekas, viens no tiešām iespaidīgākajiem brīžiem. Jā, arī noslēguma koncerts bija tieši pats koncerts. Ģenerāla mēģinājumā ļoti pietrūka dejotāju, jo es pieļauju, ka ģenerāla mēģinājuma skatītāji arī varbūt bija zināmā mērā vīlušies, jo mums arī pietrūka priekšnoskaņas. Noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājumā pietrūka dejotāju. Par noslēguma koncertu runājot, druscīt varbūt garums. Tīrumā mēs to tā nejutām, bet noslēguma koncertā, tas likās, tāpēc, ka negribas jau arī nekur iet un staigāt apkārt, bet, ir cilvēka fizioloģija un ir kaut kādas vajadzības, kurām ir kaut kāds laika ierobežojums. Un, jā, tāds viens komentārs no meitenēm. Ko es vēl gribēju piebilst? Mūsu īpašais pirmais brīdis bija Sudraba birs. No visām mūsu Ogres dāmām, par estrādi, par pašu estrādi, par to, kas skatītāju zonā, par to, kas zem tās, par koncertu un mēģinājumu organizāciju milzīgs paldies, jo tik lielu masu pasākumu, tik ļoti labu organizētu, es arī ārpus Latvijas neesmu patiesībā redzējusi, kur tiešām cilvēki pilnīgi sveši sanāk kopā, ne pilnīgi sveši, bet tomēr, ja, tik lielā skaitā, un viss ir tik ļoti organizēti. Jā, tas lielais ir liels pluss un liels paldies par šo koncertu. Un vēl liels paldies virsdiriģentiem, kuri līdz tam braukt jau, man liekas, man šie bija 6. svētki, un man liekas, tad, kad pirms tiem pārdesmit gadu tā nebija, kad virsdiriģenti brauka apkārt un māca dziesmas. Māca dziesmas diriģenti, bet ka virsdiriģenti izstrādā dziesmas, un kad jau ir iespēja viņu nodziedāt lielākā sastāvā nekā tikai sava kora sastāvā, tas ir milzīgs paldies jums. Jā, un paldies par svētkiem. Jā, man atliek vienīgi piekrist iepriekšējiem runātājiem par tām emocijām un par to realitāti, kas bija šajos svētkos, jo, jāpiekrīt Mārtiņam, ka pirmā doma ir tā, ka tas bija tiešām fizisks smags pārbaudījums. Un arī pirmo reizi laikam tik daudz bija koncerti tieši koristiem, ja? Ieskaitot arī visu ģenerālu mēģinājums un mēģinājums. Kaut gan šajos svētkos jāpiekrīt arī, kā Ingluna teica, ka svētki bija labi sagatavoti, pateicoties tam priekšsagatavošanas periodam, kad bija šie kopmēģinājumi, faktiski repertuārs bija gatavs, un pirms svētkiem atlika tikai salikt visu kopā un varbūt dažs niansīts noslīpēt. Tā kā no tāda viedokļa šie svētki arī bija ļoti pozitīvi. Turpinot par tādu kopējo emociju, protams, tas bija fiziski grūti un arī balsī slodze izturēt līdz galam, bet, protams, finālā tas viss vainagojās šajos koncertos ar tādu milzīgu emocionālu kulmināciju, pacēlumu un apziņu ar to, ka tu esi šeit un tagad, un tu esi šī latviešu un Latvijas fenomena sastāvdaļa, ja, kas ir saglabājusies jau 150 gadus. Ja. Tā ir tāda laba sajūta un gandarījuma sajūta.
Nu tad šis jautājums man nebija jums uzdodams, bet pie reizes, ja jau mēs tagad runājām par to, par balss noslogojumu un par to, kā jūs jutāties šajos divos koncertos, vai šai tradīcijai ar atsevišķu kora lielkoncertu neatkarīgu no noslēguma koncerta būt vai nebūt? Es tomēr uzskatu, ka būt, jo varbūt jāpadomā par to, jo vienā noslēguma koncertā to ir grūti salikt visu kopā. Droši vien, ka būt, jāpadomā, vai, protams, ģenerāli mēģinājumi vajadzīgi un bez tā jau neiztikt. Un arī, ko es vēl aizmirstu piebilst, ka šajos svētkos gan sieviešu, gan vīru koriem, bija tā iespēja izpausties un iekļauties arī jaukto koru repertuārā. Jo daudzos iepriekšējos svētkos jau tā mūsu daļa tur diezgan tāda maza bija. Ir bijis tā, ka jaukto koru vīriem jāizpalīdz, un tad tur tās emocijas nevienmēr ir tik atbalstošas. Jo kur lai es to dziesmu pēc tam lieku? Un tas, starp citu, arī ir no viendabīgiem koriem dažkārt izskan. Ir interesanti paklausīties dziedātāju viedokli. Jā, skaidrs par tīrumu, par slodzi, par diviem koncertiem. Vajag? Es domāju, ka jā, un es domāju, ka arī pārējās dāmas balsotu par. Andis jau minēja galvenos iemeslus. Tas, kas varbūt, ko varētu gribēt vairāk, ir šī koncerta popularizēšana, jo man ir paziņas, kas uz šo koncertu nonāca kā skatītāji pilnīgi nejauši. Vienkārši kāds piedāvāja aizējām šovakar, un cilvēki, kuri nav varbūt koru mūzikas entuziasti, un viņi man pēc tam teica, cik viņi ir bijuši patīkami pārsteigti, ka viņi ir noklausījušies līdz beigām un nav gājuši ne piknikā, ne mājās. Tāpēc, jā, es balsotu par slodze. Sieviešu koriem noteikti bija vieglāk nekā jauktajiem koriem, un mums viņam bija optimāli. Un šī iespēja dziedāt arī jaukto koru dziesmas tieši tīrumā, mēs to arī ļoti novērtējam, un mums patika. Artiņ? Man šķiet, ka dziesmēku tradīcija ir ļoti svarīga, ka mēs vienmēr domājam par abām pusēm. Par dalībniekiem, kuriem šie, protams, ir svēki, un tad ir klausītājs, kuram ir jāatbūt līdzīgs sajūtas. Nevar būt tā, ka iegūst vairāk viens. Un no šī viedokļa es uzskatu, ka divi koncerti bija absolūti pareiza stratēģija. Tas, ka reizē tas viens koncerts varbūt atļauj arī nedaudz citu formātu, nekā tas ir pierasts. Un es teiktu, ka šī tradīcija ir jāsaglabā, un arī tie, kas varbūt netika pie biļetēm uz fināla koncertu, viņiem ir iespēja aiziet uz citu, un es teiktu, kvalitātes ziņā. Tad mēs pat varam pastrīdēties, kurš no šiem koncertiem bija augstāks. Bet tādā gadījumā ir ļoti jādomā par ilgumu noslēgumu koncertam. Es neredzu šobrīd nevienus tādas pievienoto vērtību no tās 5 stundas sēdēšanas, un es zinu daudz cilvēkus, kuri bija braukuši no ārzem latviešu, un pie mums arī mājās paliek, viņiem nosēdēt 5 stundas diviem dēlīšiem tur apakšā, tas vienkārši fiziski nav izdarāms. Nav viens, ko dziedātāji var izturēt vai nevar izturēt, un man arī nepatīk staigāt par estrādi, bet arī par klausītāju. Manuprāt, šeit jāsaliek abas šīs lietas kopā, un es domāju, ka ne ar ko nezaudētu fināla koncerts, tas būtu tāds skaists, 3 spilgtas, bet tiešām varenas stundas, nevis, teiksim, šīs 5 līdz pat 6 stundu ilgais formāts. Un tad šie divi koncerti, manuprāt, ir pilnīgi gan paceļami no dziedātāja tādas slodzes viedokļa, gan arī no skatītāju slodzes viedokļa. Jā, šeit jau mēs šajās iepriekšējās reizēs arī ar dažādu nozaru pārstāvjiem runājām un domājot par tām perspektīvām nākamajiem svētkiem. Šis kora atsevišķais koncerts, viņš diezgan tieši, kā tu saki, viņš paver ļoti labas iespējas noslēguma koncerta formātam, un pie iespējams arī lielākas visu nozaru iesaists, tā kā viņš vispār var būt, ka nākotnē varētu tas noslēguma koncerts būt citādā formātā. Tur varētu būt vairākas nozaru, respektīvi lielāks īpatsvars pārējām nozarēm. Un tad tas, protams, paver kaut kādas arī citas iespējas. Jautājums. Kāpēc koris? Kāpēc ne deja? Kāpēc ne teātris? Kāpēc ne folklora? Kāpēc koris?
Bet manā laikā viss bija ļoti vienkārši. Tie, kas gāja muzikas skolā, tos uz orķestriem un koriem lika, un tie, kas negāja, tad tos vai nu sports vai dejošana. Tagad, protams, var izvēlēties, ir izvēles brīvība, bet būsim godīgi. Es savos 44 gados koru karos vēl varu ar jauniešu koru, kā teikt, sacīkstēties kā līdzīgs un līdzīgi. Dejošanā es domāju, ka man jau vairs tā pirmā grupa, kur pārsvarā ir jauna un spēcīgi, tur jau es vēl vairs droši man neviens sastāvā neņemtu. Līdz ar to tāda motivācija šobrīd manīt nav, bet būsim godīgi. Dejotāji, manuprāt, šobrīd ir tāda ļoti augšupējoša līkne ir Latvijā. Un to arī pierādīja, manuprāt, ir noslēguma koncerts un ģenerāla mēģinājums, ka bez dejotājiem šis koncerts noteikti nebūtu bijis tik spilgts, kā bija dejotājiem. Arī man bija iespēja arī redzēt arī pašu deju lielu uzvedumu un tā deksme un dzīvība, kas ir viņa acīs, un manuprāt, tur es redzu tādu diezgan plašu liesmu, kas ir labi, jo zinot to, ka tomēr šie dziesmu un deju svēki jau nav bijuši vienmēr tā, ja? Dejotāji salīdzinoši vēlāk nāk klāt, un drīz jau dzirdētājiem būs jāsāk domāt, vai šis nebūs deju un dziesmu svēku pasākums. Tā kā man liekas dejotāji, un man šķiet, ka ne tikai koru kustībai tas viss ir svarīgi, lai tā būtu tā kontinuitāte, bet nemazāk dejotājiem. Bet arī, šogad man izdevās arī liels arī pūtēji koncerts, un arī par to dzirdām daudz labu vārdu no skatītāja tieši puses. Pūtēji paši ļoti neapmierināti ar vietas izvēli. Jā, bet tieši no tāda skatītāja viedokļa es dzirdēju ļoti daudz labu atsauksmu arī par šo, un man liekas, ka arī folkloristi ir uz viļņa. Tas, man liekas, ir svarīgi, ka neviens nejūtās, ka viņš šajā ziņā būtu apdalīts. Man liekas, tur programmas veidotāji viņiem izdevusies diezgan veiksmīga kombinācija, viss šīs intereses salikt kopā. Un es domāju, katrs arī priecātos, jo, ja tajā noslēguma koncertā, kā tu teici, būtu vairāk šo nozaru kopā, un ka tas būtu ne tikai to dziedātāju svēku, un tad tur ir daži viesi, kas tiek paaicināti arī no citām nozarēm, bet ka mūsu visu kopīgie svēki. Jā, jo līdz šim vienkārši koriem nebija iespēja rīkot savu atsevišķu koncertu, jo pārējās nozars, principā, katram ir koncerts, un kori bija tāda savā ziņā pabērnu lomā. Tā kā jā. Kāpēc koris? Kāpēc sieviešu koris? Es esmu dejojis arī tautas dejas, gan līdz brīdim, kamēr pārsniedzu zināmu garuma robežu. Bet dziedāt man ir, kā vecāks stāsts, paticis jau no 3 gadu vecuma, ko es pat īsti neatceros, un jā, kā Mārtiņš minēja, mūzikas skola, un ir dziedāts arī jauktajā korī, turpat Ogrē jauniešu korī, un kurš patiesībā rasa izauga tad, kad jauniešu kurs beidzās, radās rasa, Aira Birziņa sāka viņu vadīt, un tad tā nebija nodoma tieši sieviešu kurs, bet tā rasa radās, viņš neradās uzreiz kā sieviešu kurs, bet tā sanāca, ka uz pirmo mēģinājumu atnāca tikai dāmas, bija uzaicinājums uz jauns kurs dibinās, nebija nekādu ierobežojumu, atnāca tikai dāmas un viens kungs, kurš pats aizgāja, kaut viņam neviens to nelūdza, viņš laikam nesajūtās ērti. Un es rasā arī esmu no pirmās dienas, un es patiesībā laikam nevaru iedomāties sev bez dziedāšanas, ja man padzīst no kora, es dziedāšu, nezinu, uz ielas nedošiem, bet mājās. Man ir svarīgi dziedāt labā korī, jo mūsu diriģents Airs Birziņas latiņa ir augstu, un man prieks par to. Dažkārt ir grūti, bet man par to ir ļoti liels prieks. Man ir prieks par jaunām meitenēm, kuras nāk pievienojas korim tieši tāpēc, ka viņu vada Aira. Bet par dejotājiem un koristiem, piemēram, mums viena mūsu dalībniece, kura rasās arī nodziedājas vairāk kā 20 gadus, pirms gada aizgāja uz deju kolektīvu. Un mēs pat neesam ne skaudīgi, ne dusmīgi, jo mums prieks, ka cilvēks grib izmēģināt arī kaut ko citu, un kā viņa smējās, ja ne tagad, tad kad. Mūsu meitenēm arī gan kādi bērni vai citi tuvinieki arī dejo, un tas ir skaisti, ka tu vari darīt to, kas tev sanāk, varbūt arī labāk, to, kas tev patīk. Jā. Man liekas, tas, ka šīs te nozares sanāk kopā šajos svētkos, ir arī tāda ļoti liela mūsu bagātība. Jā, runājot par deju un par kori, jāsaka, ka man tuvi ir gan deja, gan kors, un arī es esmu bijis dalībnieks kā dejotājs vienos svētkos, un tad sāku studēt
toreizajā Rīgas Politehniskajā institūtā. Un toreiz tagadējā Tehniskā universitāte. Un toreiz, protams, tur bija tikai vīru kors un sieviešu kors. Gaudījums un Delta, vai jauktais kors nebija. Nu, un kaut kāda apstākļa sagadīšanās, tur kāds uzaicināja atnākt paklausīties vai tur pamēģināt un ko. Un, nu, tā arī sākās tā dziedāšana vīru kori Gaudījums. Un nu jau gadi 43 vai 44 kaut kā tā. Tā kā diezgan liela mūža sastāvdaļa. Tas ir nopietni. Jā. Ja mēs varbūt arī Andi paturpina, jo mums ir vīru, mums ir sievu, mums ir jauktais koris. Kādas ir atšķirības? Varbūt jūs katrs var padalīties ar kaut kādu tādu šo koru veidu atšķirību, kaut kāda sadzīve vai tradīcijas, vai kas būtu tas, ko jūs gribētu pateikt tieši par vīru, sievu un jaukto kori? Jā, nu, vīru, sievu kori. Tā ir diezgan tāda saistīta lieta. Jā, jo, nu, kas attiec uz vīru kori, nu, man personīgi fascinē tur tā gradācija no tāda milzīga spēka līdz tādam niansētam piano, un tā ir tāda netverama sajūta, ja, ka tā var būt. Nu, un tad otra lieta, kas ir starp vīru un sievu koriem, tad, nu, tas jau ir tā tradicionālā kopdarbība, es teiktu tā, un draudzība, un draudzēšanās, un pasākumi, un vismaz mums arī ar Asu un ar Dzintaru ir bijuši brīnišķīgi kopprojekti, ko mēs esam vairāk kārt realizējuši ar lielas formas skaņdarbu izpildīšanu, vai ne? Tad vīru kori savā starpā nedraudzējas? Nē, nu tāda mierīgi līdzās pastāvēšana. Bet nu, tāds, jā, nu, kopīgs ballīts, nu, tā kā mērnieku laikos. Tātad tomēr pamatā ir dziedāšana. Pamatā ir dziedāšana. Nevis pie alus kausa ziņģēšana. Jā. Arī to vajag. To arī vajag. Jā, tas arī. Nu, kā tad sieviešu koriem tradīcijas noslodza ikdienu? Galvenais ir dziedāšana, jā, bet ir arī sadzīve, ir arī draudzības, bet man pašai personīgi, cik es varu salīdzināt pieredzi jauktajā korī un sieviešu korī, man patīk darba intensitāte sieviešu korī. Manam korim ir viens mēģinājums nedēļā, jo tas ir airas slodzes dēļ, bet arī tas ir iemesls, kāpēc daudzas no dāmām, kuras ir arī mammas un sievas un profesionāles un visādi citādi noslogotas, ka viņi saka, tas ir tas, kāpēc es nāku uz Rasu. Ja būtu 2 reizes, es nenāktu. Un es pieļauju, ka ja mums tās 2 būtu, tad vienu reizi būtu viena puse un otru reizi būtu otra puse, ar ko esmu dzirdējis, ka sastopas citos koros ar šo te apmeklējumu. Par attiecībām ar citiem koriem. Mums ir ļoti labas attiecības ar mūsu kultūras centra pārējiem koriem, kuri visi ir jauktie kori, koris Ogre, koris Grīva, visi pārējie, kurus nenosaucu. Mums ir daudz kopīgu koncertu valsts svētkos un ne tikai, un arī tādi projekti kopīgi. Andis jau minēja skaistās pieredzes, arī dziedāšanas pieredzes, piemēram, baroka mūzikas. Es tagad pāršķīru arī tieši, ko mēs esam darījuši. Baroka pērles bija koncerts Dzintars, Rasa, solisti un Gaudījums. Tas bija vienkārši fantastiski iespēja. Mēs draudzējamies ar pārējiem airas koriem un pateicoties tam, ka aira mūs bieži ved kopā lielos projektos, kuros mēs atsevišķi nekad nevarētu viņus īstenot. Mēs nevarētu dziedāt sarkano vilcienu, mēs nevarētu tādu jēmusu vienas pašas nodziedāt vai planētu Zeme vai tādas lielas lietas, kur mācās katrs atsevišķi, un tad šie 3 kori nāk kopā un katrs pienes to savu pienesumu un arī draudzējās. Un
Varbūt pašos pirmsākumos, kad Aira sāka vadīt dzintaru, mums tās attiecības ar dzintarītiem nebija tik skaistas, bet šobrīd es to tiešām varu nosaukt jau par draudzību. Mums ir milzīgs prieks ieraudzīt arī vienai otru dziesmu svētku estrādē, un mēs par otru priecājamies koru karos un apsveicam un jubilējas svinam, vienu braucam, kad otrs koris svin kādus svētkus, un jā. Un nav kādreiz tā, kā gribās ļoti uzdziedāt kādu jauktā kora dziesmu arī? Tāpēc mums patika šī tīruma iespēja patiesībā, jā, jo mēs tās dziesmas mācījāmies ar prieku, kuras mums bija iespēja uzdziedāt, jā. Tas bija forši. Skaidrs. Par jauktajiem. Viss skaidrs, jā. Tur tā arī ir, jā, jaukto koru, man liekas, plusa vienlaicīgi arī mīnus. Viņi pašpietiekami ir. Jā, un līdz ar to, manuprāt, viņiem tur neveidojās tik plašs tas attiecību loks, viņi kaut kā visu tajā savā sociumā paši atrisina. Un jā, mani vecāki iepzinās spēlējot putu orķestrī, visos koros, kuros es esmu dziedājis, vismaz 3 kāzas bijuši. Tā kā arī tas tur notiek jauktajos koros, bet ir arī praktisks iemesls, kāpēc man patīk jaukto koru. Un tur, protams, vienkārši repertuārs pieejams stipri plašāks. Arī komponisti bieži vien izvēlas vairāk rakstīt ar jauktiem koriem, un tas vienkārši iedod nedaudz plašāk to izvēli, kā izvēlēties repertuāru. Kas, protams, ir, zin, ka gan vīri, gan sievu koriem ir tas, par ko viņiem bieži nāks cīnīties, lai repertuārs tiktu rakstīts arī konkrēti šiem koriem. Tas ir viens liels pluss, īpaši tad, ja kors aktīvi brauc uz konkursiem. Tā pašā laikā parasti konkursos, ja mēs esam arī kādam pazaudējuši, tad parasti mūs apdana sieviešu kors. Sieviešu kora līmenis visā pasaulē ir tiešām apbrīnojami augsts. Tas nav tikai Latvijā. Jā, mēs sieviešu koriem varbūt arī latviešu komponisti ir mazliet parādā, un es domāju, ka tas arī ir labojums ar varbūt kādu kompozīciju konkursu veidošanu ceļā uz nākamajiem svētkiem vai vēl, jo tā jau ir. Man pašam ir bijusi pieredze 18. gadā domājot par vīru un sievu koru repertuāru, tad tur ir ļoti jāpiepūlas, lai tiktu ārpus tā tradicionālā un ierastā, kas vienmēr skan. Bet, protams, īpaši vīriem jau ir savi tie standarti, bez kuriem nevar, vai ne? Nevar taču iedomāties svētkus bez mūžos vai bez kādas dārziņa dziesmas. Bet tās ir arī lietas, kuras tev vienkārši emocionāli, man personīgi viņas atbruņo momentā, jo tas vīrkors skanējums, tur kaut kas ir, jā. Tā iemesla dēļ man ir bijis laime kādreiz Pīmanta Kokara dziedonī praktizēties jau skolas laikā, un tās ir, viņas tādas ļoti emocionālas tās atmiņas, tas ir kaut kas tāds arī fascinējošs un neatkārtojams. Un tad varbūt, Mārtiņ, turpinām ar tevi. Es gribēju mazliet saprast, ko jūsu katra dzīvē koris nozīmē, cik tas paņem laika, kāds tas ir ikdienas traucēklis vai prieks vai izklaide vai socializēšanās vai kāda ir tā kora loma vispār? Protams, ka mums ir 2 reizes nedēļā un vismaz viens vismaz uzstāšanās mēnesī, un tas nozīmē, ka vismaz viens weekends vēl pilnīgi tam tiek veltīts. Tas nav puslodes darbs, jā. Tur vai tu esi pilni iekšā vai arī, jo es esmu diezgan skeptisks par tiem, kuri piemēram uz dziesmu sākiem atnāk nezinot programmu. Tā vienkārši nedrīkst būt. Ja? Man tu esi ar visu sirdi un dvēseli, vai arī varbūt labāk pasaka, ka šajā programmā tad es nepiedalos. Bet pat cik man ir sanāca dzirdēt ļoti dažādos koros un arī mazā pagastu korī. Tas, ko es savām acīm esmu redzējis, vienkārši kādu kolosālu sociālu funkciju veids koris. Jo mums ir bijis, es varos korī gadījums, ka, piemēram, mums bija viens vīrietis no ieslodzījuma, kuram tā bija viņa biļete apakaļ normālā sabiedrībā. Mums ir bijuši sievietes, kurām, ģimenē tur ir vīri, kas ļoti daudz strādā un spēj atpūsties tikai vienā veidā, un tas viņām, ir iespēja pabūt starp sakarīgiem cilvēkiem. Dažām tām ir iespējams vienīgā iespēja varbūt uzpucēties un kaut kur doties, un tāpēc man šķiet, un es pilnībā vienmēr esmu atbalstījušo, ka tam jābūt ir valsts pilnībā apmaksātam pasākumam, jo nevar nolikt malā šo sociālo funkciju, ko koris veic īpaši šajās mazajās vietās. Es zinu vienu gadījumu, kur pāris neaizbrauc uz Īriju, jo priekšā ir dziesmu svēki, tad pēc dziesmu svēkiem tad arī lemsim, ko darīt.
Un pēc dziesmas svēkiem tas pacēlums emocionāls bija tik liels, ka palika vēl uz kādu laiku Latvijas, nezinu, kas ar viņiem tagad ir noticis. Nu, tas ir kaut kas tāds, ko naudā var pat īsumā pārvērst, pārreikināt, cik tas patiesībā Latvijas valstī un sabiedrībai dod šī kustība. Un arī, protams, dejas un arī viss pārējais. Dejām, es domāju, līdzīgi. Turpat arī varētu izreikināt, cik valsts, nezinu, ietaupa uz medicīnas pakalpojumiem, dēļ tā, ka šie cilvēki pat līdz sirmā vecumam sev uztur labā formā, vai ne? Tas, manuprāt, ir liels plus visai šai kustībai. Plus, protams, visi skaisti mirkļi, ko mēs piedzīvējam, bet tas, ka, nu jā, tas ir, man liekas, labi, ka tu vari izvēlēties, un Latvijā tā izvēle tiešām ir liela, nu, ja tu gribi dziedāt augstā līmenī, braukt uz konkursiem, tev patīk sarežģīt, lūdzu, durvis ir atvērts. Ja tu gribi vienkārši reizi nedēļā varbūt būt kopā ar cilvēkiem, kuriem tev, nezinu, ir kopīgas vērtības, un tev ir tāda iespēja, nu, izvēle ir absolūti jebkāda. Un tas ir arī labi, ka ir pašvaldības, kuras arī saprot, nu, ka ir labi, ka vienā pašvaldībā, piemēram, ir 2 dažādi līmeņi kori, kur tad katram ir iespēja atbilstoši savām prasmēm un ambīcijām arī tad pieslēgties. Nu, būtu jocīgi, ja to skatījos tā, kors mums ir, čeki ir, jā. Nu, cita lieta, par ko noteikti ir vērts padomāt, ir tas, ka, nu, ka ir, nu, es zinu, cik viegli ir īstenībā nodibināt kori, bet cik grūti to kori ilgtermiņā uzturēt, un īpaši tad, ja tam dibinātājiem vienā brīdī interese zūd. Nu, tad tas jau sāk kļūt par reālu savukārt tādu problēmu, kur pēc tam gan pašiem dziedātājiem, gan arī visiem citiem jātiek galā. Bet tas jau ir cits pilnīgi jautājums. Skaidrs, ka ikdienās ir ļoti svarīgi, ka ģimene to atbalsta, jo kamēr tu esi kora meidinājumā, kādam ir to mājas sadzīvi jātiek galā, vai ne? Tā ir. Ideāla gadījumā, ja dzied abi, tad vispār problēma atrisināt. Jā. Mums gan ir viens mēģinājums nedēļā, bet es negribētu piekrist par to ieguldījumu, jo tās 3 intensīvās stundas Airas Birziņas vadībā, nu, un arī koncerta reizi mēnesī, un dažreiz arī briežāk, un tad ir tā, kad liekas, vai tiešām, kad ir tā nedēļas nogale, kurā es būšu mājās, bet tas tu visu spēj pakārtot tam, ja tu to gribi. Un, nu, tā ir, es pieļauju, ka no diriģentu puses ir atnākot uz mēģinājumu, redzot, kad ir atnācis puskoris. Nu, es pieļauju, ka dažreiz nolaižās rokas, un es jūtos vainīgi par tiem, kuri nav atnākuši, un nav atraduši iespēju, vai arī tiešām kādu objektīvu iemesli. Bet man personīgi tas tiešām ir ļoti svarīgi, un mums meitenes dzied ilgus gadus daudzas. Nu, tā tad ir kaut kas tur. Viņam piedzimst bērni dziedot korī. Mums tiešām, nu tā, ka gandrīz vai uz slimnīcu jābrauc no kora. Dažas no meitenēm, kuras ir piedzimušas rases dziedātājām, šodien dziedāja šajos dziesmu svētkos. Un ir sajūsmā tieši dziedāt, kā jau es minēju, pie Airas. Un to mēs atkal jūtam kā ļoti lielu korim tādu pienesumu, nu arī vokālā ziņā. Un tas, ka ģimene, mums, man liekas, ir 3 mammas ar meitām dzied šobrīd, un ir ik pa laikam bijis tā, jā, ģimenes atbalsts, ka ģimene ļauj. Es esmu dzirdējis, ka ir daži vīri, kuri saka, jā, ļoti labi, ka tu dziedi sieviešu korī, uz jaukto es tevi nelaistu, ka viņi savām sievām tā saka. Ir tā dzirdēts, jā, bet uz to sieviešu kori viņas laiž. Mums ir brīnišķīgi vīri, kuri atbalsta ne tikai laižot sievu uz mēģinājumu un uz koncertiem un braucienos, bet atbalsta braucot līdz braucienos, visos pasākumos, arī ar ziedojumiem, ar finansiālu atbalstu kādreiz. Un, tas ir tāds, tad tu vēl tā sajūties, tā īpašāk. Bet dziedāšana, kopā būšana un vismaz mūsu korī ir ļoti īpašas savstarpējās attiecības pozitīvā nozīmē, par ko ir izteikuši pārsteigumu kādas dāmas, kas ir atnākušas ar tādu aizspriedumu, ka tie sieviešu kori tur tās intrigas un attiecības. Es nezinu, kā ir citos sieviešu koros, bet runā, ka pie mums tā nesot. Un diriģentam ir milzīga nozīme, jo es patiesībā, es domātu par to, ja man tagad pēkšņi būtu, nezinu, jānokļūst kādā citā valstī vai vēl kaut kur un jāmeklē, kur dziedāt, es meklētu, kas vada kori, jā. Man būtu svarīgi, kas vada šo kori. Tas nav tikai būt kopā ar cilvēkiem, citiem dziedātājiem,
jā, tas ir svarīgi un ir šīs attiecības un tāda uzticēšanās, jo mēs neesam daudz mūsu korī un mums ir ļoti svarīgs katrs viens dziedātājs. Un, ja mums ir koncerti, kur 2/3 alta, piemēram, ir, un tev ir jānodzied tas koncerts, un tad tā jauda jau ir jādabū, es nezinu, no kurienes, lai tur būtu kaut kāds balanss normāls. Tagad nav tik traki, bet jā, un tad tā pleca sajūta, un tas ir tāda īpašā lieta, ko var dabūt korī, un būt iekšā tajos notikumos. Un dziedāšana, man liekas, es kaut kur lasīju, kādreiz LT Veidemanē bija izteiciens, ka dziedāšana ir dvēseles raudāšana. Nu, tāda, man liekas, ka tad, kad tu dziedi, tev, ja tu dziedi pa īstam un pareizi, tad tas ir kaut kas, kaut kas tāds. Uldis Kokars vienā no iepriekšējiem raidījumiem teica, cilvēks, kas dzied, ir skaists. Pilnīgi piekrītu. Un man arī nav daudz ko piebilst. Un dāmas grib būt skaistas, tāpēc viņas dzied. Jā, un piebilstot pie šī raksta jau arī, kad dziedāšana labvēlīgi ietekmē veselību un viss orgāns cilvēku un tā tālāk. Jā, bet runājot tātad, kas man ir kors manā dzīvē, tad, tik ilgstoši esot korī, tas jau ir dzīvesveids, jā. Tātad šie 2 vakari nedēļā tev jau ir galvā, ir tavā ikdienas grafikā, plānojot visus savus plānus un savu dzīvi, un arī esot kā atbildīgai personai par visām kora organizatoriskām lietām, nemaz citādāk nevar būt. Un protams, tas prasa zināmu piepūli, iespēju robežās to visu dabūt gatavu, un jāpiekrīt, kad milzīga nozīme ir tātad ģimenes atbalstam un līdz cilvēkiem, ar ko tu esi kopā. Ja tā nav, tad tas ir grūti. Jāsaka, ka man ir paveicies, tad mums jau arī tur ir, mūsu otrās pusītes ir jau tādi fanu klubiņi, kas jau mūs atbalsta un sako līdzi, un arī tāpat brauc līdzi pasākumos, un jāsaka, ka mans dēls arī jau ir dzied korī jau diezgan ilgi. Tā kā tā kora darbība ir mums. Tad laiks, principā, netiek skaitīts. Laiks netiek skaitīts, jā. Mēs nonācām tā nevilšus jau pie viena no jautājumiem, uz ko jau Ingu un daļai atbildēju vai ievadīju šo tēmu. Kas tad ir diriģents korī? Kāda ir viņa nozīme? Un pēc tam par vēl vienu no aspektiem, skatoties drusku tālāk nākotnē, saistībā ar to, par ko patreiz notiek diezgan lielas sarunas, un kas ir ļoti aktuāli, tas ir kolektīvu vadītāju atalgojuma jautājums. Tas man liek paskatīties mazliet tālāk kaut kādā perspektīvā, domājot tieši par jaunās paudzes diriģentiem un jauno kolēģu ienākšanu šajā sfērā, jo nav jau noslēpums. Es nezinu, vai jūs zinat, cik jūsu diriģenti nopelna naudu. Spriežot pēc tā, cik viņi ir aizņemti un cik viņi daudz skraida apkārt un cik darbos viņi ir spiesti strādāt, tad, es nesaukšu šeit ciparus, bet tas ir jautājums, kas ir nopietni spriežams un sakārtojams. Un vienā brīdī mūsu entuziasms un tās aizejošās paudzes varbūt, un tie, kas ir druski izbaudījuši to vēl vecās paudzes entuziasti, to inerci, uz ko mēs dzīvojam, tā jau viņa kādā brīdī var izsikt. Viņa nav pieejama vairs tādā masveidā, kādā tā ir nepieciešama mūsu koru kustībai, tāpēc mums par to arī ir jādomā. Tāpēc šis diriģenta aspekts vispār, ko nozīmē un kas ir diriģents korī? Jā, šī problēma ir ļoti svarīga, jo skaidrs, ka bez diriģenta nav kors, jo viens aspekts ir, ka diriģents ir tas, kas ģenerē idejas, ģenerē projektus un ir atbildīgs faktiski par to realizāciju. Ja? Un pati galvenā jau lieta ir, kad diriģents ir tas, kas stāv kora priekšā, un tur ir svarīgi tās
sinerģijas starp diriģentu un tiem dziedātājiem, tā enerģijas, tā emociju pārnesi, lai kopā tas viss rezultētos tajā kopīgajā, gatavajā priekšnesumā. Un tā jau ir tikai tā redzamā daļa. Tā ir tikai tā redzamā daļa. Tā kā... Jo mēs jau runājam bieži vien par diriģentiem arī kā par tādiem universāliem karēviem, kuri ir daļēji sociālais darbinieks, psihologs, mamma, tētis. Es pieņemu, ka tas ir ļoti atšķirīgi, varbūt Rīgā, laukos, kur cilvēki nāk socializēties, tur tās diriģentu funkcijas ir diezgan plašas un visaptverošas. Jā, varbūt Ingūna jau teica, ka skatītos pie kāda diriģenta iet dziedāt. Varbūt tāpēc, ka esmu izlutināta dziedot pie labiem diriģentiem, gan jauktajā korī kādreiz, gan tagad sieviešu korī. Tam ir milzīga nozīme, jo diriģents iedod to lidojumu. Tu atnāc uz to mēģinājumu pēc savas darba dienas, pēc ļoti daudz kā, kas viņā ir bijis labs un netik labs. Un tad vienkārši tas brīnums, ka tev priekšā cilvēkam vēl tajos 7 vakarā ir enerģija, ko dot, jo tiek dots ārkārtīgi daudz. Un arī tas visas idejas un šī mākslinieciskā līderība, man liekas, to var tā kā planētu kopumā ar Sauli salīdzināt. Diriģentam ir jābūt Saulē savam korim, un mums tā ir. Mums ir paveicies, ka kādu daļu no saimnieciskās slodzes uzņemas dāmas pašas. Mums ir brīnišķīga prezidente un vēl kādas lietas, kuros viņai varbūt nav jānodarbojas tik daudz ar to saimniecisko pusi, bet tai pašā laikā visi projekti, kuros mēs piedalāmies, un arī projektu rakstīšanas procesā, tur bez viņas ieguldījuma arī nekas nenotiek, un laika, un visa pārējā. Jā, un man ir bail domāt par to, kas būs, ja dēļ atalgojuma, tātad nepietiekamības, viņi arvien vairāk izlems, diriģenti arvien vairāk izlems darīt ko citu. Būs spiesti vienkārši. Jā, būs spiesti, jo ir tieši tā, kā Andris teica, bet diriģenti nav. Kā ir ar Sauli, korī pa saulei? Manā ģimenē ir 2 diriģenti, tāpēc es, protams, redzu no iekšpuses, kāda slodze ir diriģentiem, un jā, man par šo vispār nav jautājumu. Pašdarbības kolektīvs ir kaut kas tāds, kur vispār demokrātijai vietas nav. Un tas ir pareizi. Es atceros, pirmais diriģents, kurus no pašas bērnības atceros, bija Hermans Eglīs, studentu pūtu orķestra. Viņš bija katra orķestra dalībnieka labākais draugs. Ja? Pie mums mājās notiek vienkārši kolosāls balīts, bet pamēģina neaiziet uz vienu mēģinājumu vai nebūt vienā koncertā. Un tu uzzinās, kas ir īsti līderis. Un tādam arī ir jābūt diriģentam, un tāpēc diriģents nav tikai mākslinieckais vadītājs, viņš ir absolūts līderis, kuram uzticās cilvēki, un man liekas, tā ir tā lieta, kas sabiedrībā šobrīd mums acīm redzam trūkst. Ja? Mums ir cilvēkam ir viedokļi, viņam ir viedoklis, kur izpaust šos viedokļus visu, un došana arī pie šī raidījuma, arī komentāros mēs to redzēsim. Mums ir cilvēki, kuriem ir pārliecības, un tad ir pārāk maz to, kas ir gatavi uzņemties līderību. Un tie, kas mācās par diriģentiem, viņam jau nepietiek tikai to, ka viņš perfekti zina savu šo te nošu partiju un kā tam korim ir jāskan, bet viņam ir vienkārši jābūt dabīgi, jābūt līderim, savādāk nekas tur no tās mūzikas nesanāks. Un tāpēc normāls sabiedrības, viņas vienmēr atbalsta līderus, liek naudu vairāk līderos, jo viņi redz, ka tātad, ja būs spēcīgs līderis, tur būs 30-50 cilvēki, kurš savukārt viņam pietiks ar vienu vārdu, un tas viss darbosies. Vēl viens iemesls, kādēļ ir tik svarīgi atbalstīt kolektīvu vadītājus, jo tas ir veids, kā mēs atbalstam arī mūsdienu līderus, kuriem īstenībā diezgan liela arī ietekme sabiedrībā. Es kaut kā nesen dzirdēju, ka esot vienkārši uz vienas rokas pirkstiem saskaitām jauno diriģentu, kas ir konservatorija iestrādājuši. Es nezinu, vai tā ir taisnība? Ir problēmas.
teiksim tā. Bet tā noteikti ir ārkārtīgi bīstama tendence. Es nezinu, protams, cik arī daudz kolektīvu vadītāju mainās. Parasti jūs tā diezgan stabili savus kolektīvus varat gadiem ilgot, tur vispār jauniem ir iespēja arī iespraukties. Vispār to spektru vērojot, katram jaunajam atrodas ļoti laba vieta un ir ļoti daudz kolosāli jauniešu un spēcīgi kolēģi, kuri labprāt kādu brīdi varbūt atrodas kāda kormeistara vai asistenta kaut kādā pozīcijā, bet ja mēs vērojam arī tomēr mūsu jaunos kolēģis, kas ir faktiski ienākuši visā šajā kustībā ar saviem kolosāliem, spēcīgiem kolektīviem, kas, kā tu saki, pat 2000. gadu sākumu, ja, tā ir mūsu nākotne un patreizējais balsts, kas ir ļoti nopietns. Lūk, un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka runa ir tikai par kolektīvu vadītāju. Runa ir par kormeistaru, runa ir par vokālu arī, jo tie visticamāk ir tie, kas būs nākotnes līderi, viņi mācās no šīs dienu līderiem, pārņem viņu prakses, viņu labākās paņēmienus, kā kolektīvu vadīt, un pēc tam tālāk var šo kontinuitāti arī nodrošināt. Tā, es teiktu, ka korim ir svarīgi, ka viņam ir komanda, un arī šis līderis, lai viņš nesadegtu, viņam arī ir jāzina, kādā veidā veidot komandu, ko viņš uztic prezidentam, ko uztic tam, un kā viņš sadala tos pienākumus, lai katrs saprot savu vietu un zina savu darbu visā tajā. Tas ir apbrīnojami liels darbs, ko jūs darāt. Tad uzreiz nākamais jautājums. Ja mēs saliktu svara kausos tagad šo starposmu starp svētkiem, šo koru ikdienu un to procesu, kas notiek normālā darbā pret dziesmu svētkiem, kas ir kādi tie svara kausi? Vai tās ir nesaraujamas lietas, vai process mūs tur noved, vai jums, piemēram, labāk patīk vispār ikdienas koru pašu kaut kādi projekti un uzstāšanās, vai tur tomēr tas viss ir saistīts un mērķis, tas ir atsevišķi lielais? Katram ir savu pieeja, kāds koris, mūsu koris, piemēram, mums ir svarīgi, ka mums ir mērķis, ko mēs ejam, un tad tu vienmēr kaut kā plāno to savu koru dzīvi no mērķa līdz mērķim. Un tad, ja tas konkurss ir, tad gatavojamies tam konkursu. Pēc konkursa jau gan es droši vien, ka tad gan varbūt es iešu prom. Bet tā kā uz to brīdi jau ir iezīmējis nākamais konkurss, kam jau mēs sākam gatavoties, tādā veidā tie dziedātāji tiek noturēti un visu laiku likt pie darba. Tāpat ir ar koncertu dzīvi. Un, manuprāt, nevar būt tā, ka dziesmu svēki ir tas augstākais mērķis, ko ir dziesmu svēki, ir balva par tiem 5 gadiem, kurus tu esi aktīvi strādājis. Tā skaitā, protams, arī apguvis programmu. Bet, ja kora mākslinieckais vadītājs neliek, man liekas, visu laiku korim šo augsto mērķi, kurš vienmēr prasa no viņa šausmīgi daudz nervus un arī dziedātāji, tad mēs redzam, ka koris var arī iznīkt, jo dziedāšana kā pašmērķis nevar būt kora eksistence. Ka tam ir jābūt visu laiku kaut kam, kas ir daudz izaicinošāk. Tā latiņa visu laiku ir kaut kādā veidā jāliek uz augšu, tur nav citu variantu. Jebkurā tā kolektīvā, arī sportā un kur citur tā. Te vienmēr tas jautājums tad ir par repertuāru grūtību un par to, cik jau ir jau ļoti daudz, teiksim tā, netuvu Rīgai kori, kas varbūt kādreiz uzskata, ka šis tas ir par grūti. Mans personīgs viedoklis, ka jāpabaro ir visi. Jo tie, kas var, tiem ir jādod apēst daudz, un viņi ļoti labprāt ņem pretī un izdara lielas lietas, un tā mēs to latiņu ceļam. Tie, kas nevar, tiem ir jādod iespēju uzstāties B grupā. Jo, piemēram, pateicoties Mārtiņam Klišānam un viņa iedziedātajai, balss grupām, kas bija dziesmu sākos, tu vari apgūt repertuāru ļoti ātri un mājās trenēties, un mūsdienās, kas vairs jau nav tik sarežģīti apgūt repertuāru arī mājās, kas, man liekas, arī ļoti svarīgi ir, ka tu ne tikai to dari mēģinājumos, bet arī strādā mājās, un ar visiem šiem palīgu līdzekļiem, kas ir nākuši tagad klāt, kā var mācīties un sasniegt arī augsts mērķis arī koriem, kurš varbūt uzskata, ka to nevar izdarīt. Tieši tam, ja, diriģents viņam balsis iedzied vai pieejama šādu pakalpojumu, tu var sasniegt apbrīnojumu rezultātu. Bet kas ir vēl svarīgāk, un to mēs redzējām arī koru karos, cik daudz kori, kas vienkārši nevis uzvarēja, dabūja labus punktus, nevis ar to, ka viņi izvēlējās sev neatbilstošu repertuāru, bet tieši otrādi. Ka izvēlējās sev atbilstošu repertuāru, vienkārši no sirdi un dvēseli to nodziedāja, un žūrī to novērtēja. Tā kā, droši vien, ka repertuāra izvēle, par to es nerunāšu, tas ir jūsu galvenais jautājums, bet ja trāpa to, ka jau skaidrs, ka tas gandarījums jau ir, ka tu esi nodziedājis arī šo sarežģīto repertuāru, tam ir daudz lielāks gandarījums nekā, ka tu esi ar vieglu, un ja tu vēl atrod tādu, kas tieši tam korim dara, un viņš pilnīgi uzplauks no tā, tad tur ir uzvara. Jā, dziesmu svētki ir ļoti svarīga lieta, jo viņi iedod tādu to kopības, man liekas, sajūtu. Tas ir tas lielākais. Bet
tas noteikti nav viss. Mums pilnīgi noteikti ir ļoti svarīgi arī tie 5 gadi pa vidu, kuros mēs darām pilnīgi dažādas citas lietas. Mums ir ļoti paveicies, ka mums ir ļoti plašs un daudzveidīgs tas repertuārs, kas ir interesants mūsu diriģentē un ko viņi arī aicina mūs dziedāt, kas ir sākot no klasiskām kora dziesmām līdz operu koriem, līdz arī populārās mūzikas skaņdarbiem un tāda garīgā mūzika. Un visu laiku ir paralēli kaut kādas vairākas lietas. Aira sezonas sākumā atsūta, teiksim, plānu, un to vienkārši lasi, un kad mēs to visu iemācīsimies. Bet kaut kā viss notiek, jā. Un tieši, man liekas, tas padara to visu interesantu, jo dziedāt tikai vienveidīgu repertuāru mums būtu garlaicīgi, es domāju, arī diriģentam. Paldies jums, jā, tiešām par tiem balsu ierakstiem, jo man liekas, ka viņi tiešām palīdzēja šoreiz gan tiem, kuriem varbūt tas ir vajadzīgs tīri materiāli apguvēji, gan, teiksim arī, es mācoties no galvas, uzliekot citas balss ierakstu, es savu balsi labāk no galvas, teiksim, apgūvu. Man tas palīdzēja. Jā, man nevajag dziedāt varbūt līdz savai balsī, bet man ļoti palīdz, ka es varu paņemt citu un mācīties no galvas tās dziesmas, kas ir jāiemācās. Un tīruma repertuārs mums ļoti patika. To starp citu mēs apguvām Covid laikā. Zoomā Aira vadīja pa balsu. Aira un korvestara. Jā, bet mēs to darījām un īstenībā materiāli apguvēja. Tas bija diezgan svētīgs laiks, jo viņa mūs neklausījās. Tas bija viņas darbs ar mums. Mēs dziedājām katra pati sev, bet viņa priekšā un klavieres un visu. Bet tieši materiāli tai mēs nekad patiesībā nemācāmies pa balsīm. Ļoti, ļoti reti kādas dziesmas. Šoreiz tā bija, un tad pēc tam, kad tu nāc jau kopā un tās dziesmas sāk dziedāt kopā, tu jūti to kas ir dabūts, jā. Bet ļoti svarīgas ir visas pārējās dziedāšanas iespējas. Mums varbūt nav tik liels akcents uz konkursiem, bet jāsaka dalībnieču, ne vadītājas izvēles dēļ. Bet mums ļoti patīk darīt šīs dažādās lietas. Dziedāt Aglonas bazilikā Marijas debesu uzņemšanas svētkos, ko mums ir iespēja jau vairāk kā 10 gadus kādā no misēm dziedāt. Kopā, ko mēs apvienam ar kora nometni, turpat pie Rušona ezera. Bet tur ir nopietna dziedāšana un ir šī sadzīviskā puse. Tad, jā, dažādi koncerti, dažādi projekti. Jā, ir tā ikdiena arī ārpus svētkiem, ir ļoti svarīga un mēs noteikti nedzīvojam tikai no svētkiem līdz svētkiem. Jā, liekas, ka visiem ir ļoti līdzīgi un pašsaprotam, kad tā kora pulsa uzturēšanai un ir svarīgi tie projekti, no kur tu no projektu uz projektu virzies un uztur to tempu. Un mēs, mūsu korī, protams, to visu laiku esam praktizējuši un protams, dažādi varējuši ar dažādiem sadarbības projektiem, ar izpildītāju māksliniekiem, ar dažādiem muzikas žanriem, ar neparastām koncertu norises vietām. Tas viss uztur to dziedātāju interesi un arī disciplīnu, var teikt. Tas ir vienkārši, mēs esam spiesti tad visu laiku būt tādā aktīvā darbībā, un tas uztur to koru visu laiku. Jā. Jūs jau visi esat mākslinieki, un mākslinieka dabiskā vēlme ir uzstāties. Un ja viņam šo vēlmi nedod, tad viņš meklēs kaut kādas citas iespējas. Pilnīgi. Labi. Pēdējais jautājums. Kādiem vajadzētu būt nākamajiem dziesmu svētkiem? Grūts jautājums, es piekrītu. Ļoti grūts jautājums. Skaties tālāk, varbūt pēc 150 gadiem. Paša izvēlētā perspektīvā. Jā. Tad droši vien jau, kad no svētkiem uz svētkiem jau kaut kādas mācības gūst gan organizatori, gan dziedātāji, bet to ideālo variantu jau droši vien ir grūti tā izdomāt un tā tālāk. Bet galvenais, lai šie svētki būtu un lai viņi turpinātos vēl tos 150 gadus, es teiktu tā.
Man liekas, daudz lietas jau tika minētas. Kā vienmēr ir svarīgi paņemt labāko no tā, kas ir bijis, bet likt arī klāt jaunās lietas. Šis te atsevišķais koru koncerts, man liekas, ir tas, kas būtu jāsaglabā, jo šī reize bija tiešām izcila. Man liekas, kaut kad vienreiz Teiksme par Latvieti bija atsevišķs koru koncerts arī. Tas man toreiz man nebija tik pozitīva attieksme pēc tā koncerta, bet pēc tīruma tiešām tā sajūsma, un tā nav tikai koristu sajūsma, to es tiešām esmu dzirdējis arī no klausītājiem. Tā ir tāda laba lieta, ko paturēt. Jā, es domāju, ka noslēguma koncerta ilgums ir apsverama lieta. Ne uz ilguma pusi, bet uz to varbūt īsāko pusi. Ir ļoti daudz. Ir varbūt kaut kādas dažas sadzīviskās lietas, konkrēti ieteikumi. Es zinu, ka meitenes viņus ir arī ierunājušas aplikācijā un iet līdzi laikam, iet līdzi tehnoloģijām. Tas, ka šogad bija aplikācija, tas, ka tiek izmantotas arī gan noformējumā, gan arī būtu vēl labāk, ja vēl apskaņošanā arī vēl kādas tādas pozitīvākas lietas nāktu klāt. Jo mūsu jaunajām meitenēm patika. Un tas, man liekas, ir tāds rādītājs. Vienai no dziedātājiem dēls bija brīvprātīgajos vidusskolas skolnieks. Viņš iestājās korī pēc būšanas tieši dziesmu svētku estrādēm. Viņš nebija pie dejotāja, viņš bija pie dziedātājiem Mežaparkā. Līdz ar to tātad arī jaunos cilvēkus ir tas, kas viņus uzrunā. Un, jā, man daudz nav ko piebilst, jo man patīk. Man liekas, ka ir svarīgi nodefinēt, kas ir tas dziesmu svētku kods, kur vienkārši nedrīkst mainīt. Tas ir tāda tradīcija, kurai ir jābūt, ja, piemēram, nebūtu dzīvošana skolās, ja, un tā kopā būšana, tad vienkārši daļa no dziesmu svētkiem vienkārši tiktu tur izraut ārā, un to vairs nekad nevarētu saukt par dziesmu svētkiem. Un tad es domāju, ka vienlaicīgi, tad, kad ir nodefinēts tas bāze, kur aiztikt nedrīkst, tad tomēr to pārējā daļā vajag ļauties eksperimentiem. Tas, ka noriskēja un veidoja šo otru koncertu tīrums, es pieņemu, ka tas nebija viegla diskusija iekšēnē par šo, bet, manuprāt, šis risks ir attaisnojies un iespējams dzims jauna tādā veidā tradīcija. Es teikšu godīgi, es gribu vairāk redzēt arī jaunu sevi virsdiriģentos un vairāk sieviešu. Man liekas, tas arī ir ļoti svarīgi, ne tikai, ka tur tāda nomācoša vīru pārsvars ir. Tā kā, un jaunās tehnoloģijas, tieši tā, tas tik ērti padarīja visu to dzīvi. Un, tā kā, šī estrāde mums izmaksājas ļoti dārgi visiem nodokļu maksātājiem. Mums viņi ir jālieto. Jālieto ir daudz un bieži ne tikai reizi 5 gados, tas maksā arī ļoti svarīgi ir. Paldies par šīs dienas sarunu. Paskatījāmies uz visu mūsu procesu no dziedātāja redzesloka. Tiekamies nākamreiz. Paldies, ka skatījāties. Atgādinu, ka arī jums ir iespēja pieteikt tēmas, izteikt viedokli, ieteikt sarunu dalībniekus. To varat izdarīt Dziesmu svētku biedrības mājaslapā. Tur atrodama arī informācija par jauno kormūzikas balvu. Esam aktīvi un veidojam dziesmu un deju svētkus kopā. Tiekamies pēc nedēļas.